Labdien! Šodien tātad visus gribu apsveikt ar Riga Food izstādi un to, ka mēs atkal turpinam diskutēt, jo pagājušā gadā mēs diskutējām par bezglutēna pārtiku un akcentējām izaicinājumus, ar kuriem saskaras ražotāji. Savukārt šoreiz mūsu tēma diskusijas ir no bezglutēna produktiem veikalu plauktos līdz patērētāja galdam. Un tāpēc šodien mēs pievērsīsimies un runāsim par tēmu saistībā, kā tad jūtas šis patērētājs un kāds ir patērētājiem piedāvājums ar bezglutēna pārtikas produktiem veikalu plauktos. Un tātad vēlreiz visiem sveiciens. Mani sauc Lienīte Litauniece un es esmu Sijā Safīra L pārtikas ražošanas uzņēmuma. Tātad uzņēmums ražo tikai bezglutēna vegāniskos pārtikas produktus, valdes priekšsēdētāja un šodien arī moderēšu šo pasākumu. Un mana sarunu biedrene ir Dace. Es palūkšu Dace, lai iepazīstina īsi ar sevi, lūdzu. Jā, labdien, es esmu Dace Terovska. Un paldies par uzaicinājumu. Tas ir man tāds neierasts, jo es ikdienā par to tik daudz nerunāju. Tā kā ir arī rakstīts, jā, man ir 25 gadus atpakaļ, 2000. gadā konstatēta celiakija, un tad kopš tā laika arī es ievēroju bezglutēna diētu, jo tas ir vienīgais variants, kā pilnvērtīgi dzīvot un būt pie labas veselības, smaidīt un darīt lietas, ko es vēlos. Paldies! Un tātad, kā jau Dace arī minēja, tad reālā situācija ir, kad oficiālas statistikas mums nav, jā, par šo te cilvēku ar celiākijas diagnozi kopējo Eiropā, bet mums ir aptuvenā statistika un dažos statistikas datos mēs varam redzēt ciparu 1%, citur mēs varam redzēt 2%. Bet, jebkurā gadījumā medicīnisku indikāciju dēļ, tad ir gan citām arī saslimšanām, kuru rezultātā ir nepieciešams ievērot šo te bezglutēna diētu. Nu, un, protams, arī modes lieta ir valstis, piemēram, Polija, cik es zinu, kur ir ļoti moderni sportisti. Viņi izvēlas bezglutēna diētu, jo tas tikai uzlaboja sportiskos rezultātus. Es nezinu, es neesmu pārbaudījusi, neesmu pētījusi, ja? Bet tas, ko var dzirdēt sabiedrībā. Nu, līdz ar to tas tirgus principā ir mērāms, rupji runājot, vismaz 20 miljonu Eiropā, varbūt arī vairāk. Cipars it kā ir liels. Bet lielākā problēma, jo es esmu arī pārtikas kā ražotājs, jā, tad lielākā problēma, ka šie cilvēki ir koncentrēti visā Eiropā. Tā nav viena Latvija vai viena Vācija vai vēl kāda viena konkrēta teritorija. Un man kā ražotājiem parasti ir izaicinājums, ko tad es varu saražot un kā es varu nogādāt savu produktu līdz gala patērētājiem. Un tāpēc varbūt man būs tāds pirmais jautājums Dacei. Tā kā ir pieredze 25 gadi. Varbūt, ja mēs tā vēsturiski paskatāmies, vai ir kaut kas mainījies piedāvājumā, jā? Un kā tad tu vērtē šīs izmaiņas laika griezumā? Viennozīmīgi progress ir bijis neizmērams, jo tad, kad 2000. gadā man šo pateica, sākumā bija pirmā emocija, ko lai es vispār ēdu. Nav tā, ka es kādreiz mūžā būtu ļoti daudz maizi ēdus, bet pirmā bija, man tagad nav maizes. Pēc tam es nevaru auzu biezputru vai biezputras mūsu mājās vienmēr ir bijušas un tā tālāk. Un tad man gastroenteroloģi aizsūtīja pie speciālista, lai vispār izrunātu, ko tad es varētu ēst. Un tad es eju veikalā tagad, un tajā 2000. gadā bija kritiski. Labākais, kas bija apmēram, bija rīsu galetes, kuras man enerģētiskā vērtība vispār nedod neko. Es retu reizi, kad viņu paņem, teiksim, kaut kāds ātrais variants uztaisīt mājās, kā piemēram siermaizes, ātrus stāsmaizes, piemēram, tas ir vienīgais veids. Pašlaik ir ļoti daudz visa kā. Es gribētu teikt, maizies cepu pati, jāsaka lielākoties. Protams, arī reizēm nopērk, bet lielākoties man maizes krāsnes un cepu pati.
Tā kā nesalīdzināmi, un tajā laikā vispār par to neviens neko nezināja. Tagad, protams, braucot uz dažādām Eiropas Savienības dalībvalstīm, arī ārpus, citās vietās pasaulē, tad man pēdējā pieredze, piemēram, ir no Kanādas, kad es ieju ēdināšanas uzņēmumā un saku, man vajag kaut ko bez glutēna. Un uzreiz atskan jautājums, jums ir celiakija? Tā kā angļu valoda nav man dzimtā, tad pirmais brīdis man bija tāds pārsteigums, ko viņi man jautā, un tad es sekundes simtdaļas paiet un es saprotu, viņi man prasa, vai man ir celiakija. Un es saku, jā, man ir, jo, kā jau Lienīte minēja, tad ir cilvēki, kur vienkārši grib tā kā tam sekot. Es negribētu teikt neieteikt. Priekš kam sevi ierobežot nav kaut kā, kas ir mums īstenībā uztur piramīdas apakšā, tie graudaugi un kas dod mums enerģiju un B-grupas vitamīnus un vispārējo. Bet jā, tā attīstība var būt pilnīgi citā līmenī un galvenais tā saprat no cilvēkiem, jo Latvijā tāds trakākais ir tā sabiedriskā ēdināšana manā skatījumā, un otra lieta ir tā, ka vispār cilvēki, ja tu arī ej uz kādu pasākumu un tu saki, ka tev vajadzētu kaut ko bez glutēna, tad vienkārši, taču kaut kas būs. Mums būs visa kā, mums būs dārseņi, mums būs kaut kāda kartupeļa, taču būs gaļa. Es saku, pak, tas tā nestrādā. Es neredzu cauri, kas tur ir iekšā. Uz man skatās, tu neesi, ko tāds aci tur grib, ja? Tāda ir tāda attieksme pašlaik, ko es sajūtu. Jā, es arī varu padalīties, jo man dēlam bija diagnosticēta celiakija 13 gadi atpakaļ, jā, un pirmā reakcija man arī bija ieejot veikala plauktos, skatoties, ko vispār izņemot rīsu galetes un diezgan pabriesmīgas garšas cepumus, kukurūzas, jā, es īsti tur neko vairs nevarēju atrast. Un tas, manuprāt, arī šobrīd mēs kā uzņēmums organizējam degustācijas grupām. Tad pirmais, kad cilvēki atbrauc, viņi pirmā tāda reakcija, bezglutēna jau taču būs negaršīgi, jā. Un tad, kad viņi pamēģina, tad saka, ok, ir labi, ir garšīgi, jā. Tā kā, tas, manuprāt, arī ir viena tāda stereotips viennozīmīgi, kas ir palicis, jo joprojām pirmā asociācija vienmēr ir galetes, ja tu paprasi kaut ko bez glutēna, jā. Tas ir tā, manuprāt, lielākā problēma. Bet varbūt šobrīd, kura kategorija no bezglutēna pārtikas produktiem ir tā, ko jūtas, tiešām viņas trūkst veikalu plauktos? Es arī par šo jautājumu padomāju. Manuprāt, visvairāk trūkst bulciņas, svaigi ceptas bulciņas. Jo, piemēram, es uzskatu, ka savā pavāra mākslā es esmu izcep picu, tas jau ir augstu, ka to mīklu vispār dabūnu kaut kādā veidā uzraudzēt. Vislabākais ir, protams, arī ar to maizes krāsni, kas man ir. Tad līdz bulciņām es tomēr neesmu. Es kaut kad esmu mēģinājis, bet nesanāk pārāk. Un tad man liekas, ka man tā enerģija un laiks nav tam vērts. Bet, piemēram, kūkas elementāri. Ja es nepasaku, ka tā ir bezglutēna, tad cilvēks vispār nesajūt šo atšķirību un tādu. Tā kā es gribētu teikt, jā, bulciņas, tas ir tas, kas trūkst visvairāk. Jā, jo es arī atceros, man bērnam vienmēr gribējās siltas rauga bulciņas, kuras vienmēr mūsu mājā ir iepriekš bijušas, un 7 gadi man prasīja tāds forši eksperimenti diezgan daudz, jā, šobrīd mums viņas ir, un viņas ir sanākušas, bet, tiešām tas prasa ļoti daudz arī, lai sanāktu šis produkts, jo pārsvarā jau arī tas izējvielas, kas ir kukurūza, jā, no kā ražo rīsu milti, tad ir tie, no kā diezgan sarežģīti ir izcept. Bulciņas būs tādas, forši negribas teikt naglu iedzīt, jā, bet, tuvu tam ar viņām. Labi, bet, ja mēs runājam tālāk, varbūt par tiem veikalu plauktiem, ja skatās. Ieejot veikalā, man pašai bija situācija Vācijā. Veikalā, nesaukšu veikalu ķēdi, jā, bet es biju no rīta universitātē, vadīju nodarbības un vakar un vīrs pa dienu universitātē, veikalā aizgāja paskatīties, lai mēs bērnam kaut ko sapirktu garšīgu. Un vakarā, viņš atbrauca man pakaļ un mēs aizgājām vēlreiz uz to veikalu, mēs ieejam veikalā, mums pienāk veikala vadītājs ar tādu biezu čupu papīru un saka, jūs droši vien meklējat bezglutēna produktus veikalā.
Es biju šokā. Un mēs jums iedevām kur izprintējām sarakstu ar kodiem, kurās plauktos jūs varat ko atrast. Man bija acīs vispār lielas, es biju pārsteigta, ja, ka viņi šo ir pamanījuši, jo mēs kaut kā vienu brīdi ļoti regulāri braucām tieši uz to veikalu Vācijā. Un tad faktiski viņiem bija tas izvietojums, ka tie produkti bija izvietoti visā veikalā. Attiecīgi, ja šeit ir maize, tad ir visa maize un viens plauktiņš ir bezglutēna. Ja? Cepumi tas pats. Šobrīd mēs, piemēram, ja skatāmies Latvijā veikalu ķēdēs, tajā pašā Rīmī, Maksima, viņiem ir atsevišķas veikalu šis te plaukts, kurā pienāk un cilvēks var paņemt šo te produkciju. Nu, no patērētāja viedokļa, kas ir ērtākais variants? Jā, nu jāatzīstās, ka es veicu tādu nelielu socioloģisku aptauju, jo man ir arī draudzene, kurai ir celiakija. Viņa nav biedrībā, nezinu, kāpēc negrib iestāties, bet stāsts, par ko mēs tieši izdiskutējām, kā viņai arī šos jautājumus šķiet. Un, manuprāt, ir feini, ka viss ir kopā tomēr uzreiz atrodams, jo nav tāda reize, kad ieejot veikalā, lai cik man būtu jāsteidzās. Es vienmēr noeju ar to bezglutēnu stendu, paskatīties, kas tur ir, varbūt kaut kas interesants. Un īstenībā es atcerējos arī, kad kopš tā 2000. gada, un man ir darba devējs ārzemnieks jau diezgan ilgu laiku, un dažādas valstis, un tas bija arī tāds kā turisms priekš manis, kad es katru reizi, kad braucu uz citu valsti, es gāju veikalos, es meklēju šo bezglutēnu stendu, un es skatījos, kas tad tur ir. Tad man nopirkās kaut kādi lēcu vai zīriņu makaroni un visādas tādas interesantas lietas, kas pašlaik jau parādās un ir nopērkam vairāk veidi, bet tajā laikā absolūti pie mums nekā tāda nebija. Jā, tā kā, un ir arī man pieredze ar Itāliju, tāda pat kā ar Vāciju, kad ir dažādās vietās pa veikalu izliktas preces. Un tur arī bija interesanti, kad es aizēju uz veikalu, es gribu atrast tādu stūrīti, kur tur ir itāļu valodas nepārvalda nemaz. Un es ieeju un es nevaru atrast neko, es domāju, nevar būt. Un tad es eju vienkārši pa plauktiem, pēkšņi skatos, pie makaroniem ir arī bezglutēna makaroni. Un tad es sapratu, ka viņi visu mikslē kopā, bet īstenībā, man būtu ērtāk, kad ir atsevišķi, un man draudzene teica to pašu. Jo es neatceros, kurš no veikalu ķēdēm, kas viņai ir tā kā tuvāks, kur viņš šad un tad iet ārpus Maksimas un Rimī, kad maize, Liepkalnu maize tiek ielikt pie parastās maizes. Un līdz ar to, ja viņi arī, piemēram, gribētu atbalstīt vietējo ražotāju un nopirkt viņu, viņi aizmirst par to, jo viņš nav ierastajā kārtībā. Un atkal, jebkurš cits cilvēks, kurš pērk parasto maizi, viņš ieraug to mazo kukulīti, kurš maksā bezdievīgi. Un tad domā, tas galīgi nav man, un priekš kam viņi, nevienam arī to nevajag, protams, un līdz ar to sanāk, ka, ražotājs ir zaudētājs, jā, ar to, tas mans tāds viedoklis. Es Daci klausos un saprotu, ka es neesmu viena trakā, jā, jo man ir, es piedošanu par šo frāzi, jā, bet, es tieši tāpat arī daru aizejot uz kādu veikalu, aizbraucot komandējumos, jā, man ir gastronomiskais turismas, burtiskā, šopinga turismas, laikam precīzāk būs, jā, jo es mērķtiecīgi apmeklēju visus veikalus un skatos sortimentu, kas tad ir piedāvājumā no bezglutēna, jo arī pati es lietoju tikai bezglutēna pārtiku, un tas ir man aktuāli. Un, jā, protams, kad man pašai liekas, kā no patērētāja viedokļa, ka ir daudz ērtāk, ka tu vari redzēt vienā vietā, jo, manuprāt, te vēl ir jāņem aspekts vērā, ka, labi, medicīniskas indikācijas tu nedrīksti lietot, bet gribās jau to bulciņu, kuram stendam tev jānoiet garām, vai tam garšīgajam cepumam, kuram tev gribas paņemt, un tu viņu nedrīksti, jā. Tad, lai sevi nekārdinātu mērķtiecīgi viens virziens, viens plaukts, paņēmi un ej projām, un tad tā kā jūties ļoti, ļoti komfortabli. Es gan gribētu vēl piebilst par to, ka 25 gadu laikā es esmu iemācījusies būt jau diezgan imūna pret bulciņu smaržu. Sākums bija ārprātīgs. Kurš var apteikties no vaniļas smaržas un kanēļas smaržas? Vienkārši tur tak jābūt pilnīgi trakam siekals līdz zemē un viss pa galām. Bet tu kaut kā iemācies to tā kā, vienkārši tas nav tev, jā? Mums ir jautājums no auditorijas. Es kā liels bulciņu fans, es gribu prasīt, jūs teicāt, ka sākums bija šausmīgi grūts, bet kā?
pastāstiet, kā. Es domāju, ka ļoti daudz arī, kam nav tā nepanesamība, gribētu uzzināt, kā var atteikties. Nezinu, man tas ir, protams, dzīvības un nāves jautājums, jo visu šo 25 gadu laikā, protams, arī es esmu braukus dažādos ceļojumos, un gan ar dejošanu, gan citām vietām, un ir gadījies, ka man kaut ko iedod, un tad man pēc tam ir ļoti slikti, ja? Tā kā tas atsver visu, tur nav tāds, vispār nav tāda varianta, ka sevi indēt vai sevi tik ļoti nemīlēt, lai tomēr padotos tam kārdinājumam. Tas ir vienīgais savādāk, es arī nezinu, kā to var mazināt. Vēl viena lieta, ko es esmu tā kā pie sevis pieķērus, ka, piemēram, kādreiz man nebija tik nozīmīgi, vai tas tiek cepts tā kā, piemēram, ir kaut kāda ceptuve Zviedrijā konkrēti, kur viņiem vienmēr ir piedāvājumā bulciņas, kur šķērs piesārņojums var būt kaut kāds. Kādreiz man tas nebija aktuāli, tagad es jūtu, ka es tajās telpās īsti nevaru uzturēties, jo man paliek tāda jocīga sajūta. Varbūt tas ir arī galvā, ja? Daudz slimības jau nāk no galvas, bet tomēr ir tāda sajūta, ka es tur nejūtos labi. Un pirmo reizi to konstatēju, ir mums, manuprāt, burka, bija tāda veikala vai kā, kur ar svēršanu tu atnāc savu burku, iesver tur miltus vai ko tu tur vēlies. Un kaut kā kopā ar draudzeni es iegāju tajā veikalā. Līdzi, pat neko slikti nedomājot, un tad es sapratu milti pa gaisu, un es domāju, sviests kaut kāds. Es ļoti atvainojos, kas izdomāja šo pasākumu, ja, bet, tur vajadzētu skaidri uzrakstīt, ka ne tiem, kuriem ir kāda alerģiska reakcija, vai nedod Dievs uz kaut kādiem riekstiem, vai kur cilvēks uzreiz var noģīt, piemēram, vai kaut kas tam līdzīgi. Viņiem tur iekšā iet, galīgi nevajadzētu, ja. Jā, es paturpinošu šo jautājumu par tām bulciņām, jo tā veselība tiešām ir tas galvenais motivators, jā, kāpēc tu vari atteikties no tām bulciņām, jo tiešām padomājot, ka es sevi mīlu, tad cita varianta nav, jā, jo tad tu jūties ok, jo savādāk tas kārdinājums ir tik liels, un tas, manuprāt, ir vienīgais, kas attur. Sorry. Bet, ja mēs varbūt paturpinam, Dācis jau bišķiņ iezīmē par šīm te cenām pie tā maizes kukulīša. Kā jūs kopumā vērtējat šīs cenu līmeni, jā, jo skaidrs, piemēram, tiem pašiem jauniešiem līdz 24 gadu vecumam, ja viņi studē, tad viņiem pienākas celiākies pabalsts, jā, tāds ko 107 laikam. 160, es vakar precizēju ar biedrību, jā, pašlaik ir 160 eiro, kur saņem vecāki bērniem. Jā, protams, tas neatiecās uz pieaugušajiem, un arī par pieaugušiem, protams, nav tā statistika, bet tās cenas, gribētos teikt ar vienu tādu kopēju lietu, manuprāt, ka es netieku vispār pašlaik līdz tam cenu kāpumam, globāli. Tas ir pilnīgi jebkam, sākot no maizes, gaļas, jebkam. Mēs visi ejam veikalos, mēs redzam, kas tur notiek, un ar kopējo budžetu, piemēram, kas ir atvēlēts pārtikai, vairs nepietiek, ja viņi ir jāpalielina šo grozu. Un lēti nav, bezglutēna produkti viennozīmīgi arī draudzene teica, mēs vienkārši pērkam, jo mums ir, kaut kas ir jāēd, mēs līdz ar to pērkam. Es negribētu iedomāties, ja es teicu būtu, piemēram, studenti un vecāki man nevarētu atbalstīt, ja, man pār tiem 24, piemēram, kā es vilku galus kopā, es nezinu. Tu droši vien ir kaut kādas sociālās schēmas, kas to visu atsver. Protams, tas, ko es daru, tas ir, es cepu pati, kūkas, visu pārējo, ja, tas ir, to, ko tu vari uztaisīt, bet tas, ar ko es esmu arī saskārusies, ir, kad sāk pietrūkt veiklos tīri produkti, kā, piemēram, sviests mums ir tīrs, bet tad ir augtauku maisījums kaut kāds un vēl kaut kas, ja. Krējums, jāsāk jau, nevienu produktu es nenopērku neizlasot marķējumu, jāsāksim ar to. Un bieži vien ir gadīties tā, ka, piemēram, ražotājs vēl izmanto veco iepakojumu un turpina pildīt kaut ko citu. Par laimi man nav baigā sliktā pieredze ar šo, bet arī par to man ārsti brīdināja, kad arī tā var gadīties. Un tad arī, piemēram, gaļai tiek pielikts klāt žāvētai gaļai, tur ir 11 citas vielas, kuras, manuprāt, galīgi, kāds sakars. Es saprotu, ka ir tā kā pagarinām derīgumu termiņu vai izturību vai vēl kaut ko, bet,
tie pazūd pavisam. Mēs vairāk pārējām uz tādu fāzi, kā jau varbūt Amerika, Kanāda, lielvalstis, kur ir šie kaut kādi pusfabrikāti, jau uz tādu līmeni mēs pārējām. Un tad jau paliek arvien grūtāk pašam kaut ko pagatavot. Ja? Tad mēs nonākam pie tās lietas, ka es ieju, piemēram, kafejnīcā un prasu, ko es varētu paēst. Un man saka, saka bezglutēni, ja? Un tad sakās, salāti. Un tad man uznāk dusmas. Es pasaku, kā ir, man uznāk dusmas un saka, es pēc zaķa izskatos. Kā jums šķiet, vai es varu paēst no salātu lapām? Jo celiakija vēl viena lieta, ka nepārtraukti gribās ēst. Tas ir ārprāts. Es ēdu 5 reizes dienā, un es par sevi smējos, kad varot un nekaitināt. Tās ir 2 lietas, kā ar mani kopā var vispār atrasties blakus. Tas ir šausmīgi, visu laiku jādomā par uzturvērtību. Un tad viennozīmīgi gaļa ir tā, kas man palīdz gūt enerģiju, un bez kuras es vispār nevaru dzīvot. Tas nozīmē, man kāds piedāvāt salātlapas tad, kad es esmu badā, ja? Jūs varat iedomāties, ka es palieku vienkārši necieši. Jā, paldies. Mums ir jautājums. Mums nevis viens jautājums, bet mums ir daudz jautājumu. Tātad, vai ir statistika, cik Latvijā ir cilvēki, kuriem jālieto šī bezglutēna pārtika? Tagad es no galvas nepateikšu. Latvijā principā oficiālās cipara var tikai uzskaitīt tos valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, kad saņem šo celiākijas pabalstu. Jā, bērni līdz 24 gadu vecumam, kas mācās, bet ciparu varbūt Es vakardien noskaidroju, es kaut kur savā lapiņā pierakstīju, bet tagad ātrumā nevaru. Ir. 2025. gada martā Latvijā tie bērni un jaunieši bija 488. Ja? Un ja mēs kopumā ņemam, tad cik mums ir iedzīvotāji pašlaik Latvijā, grūti pateikt, vai ne, bet kāds 1,7, 1,8 miljoni, tad 1% no tā ir teorētiski tie, plus vēl tad ir tiem, kam ir nepanesamība vai kāda cita alerģiska reakcija. Tā statistika, kā parasti principā rēķina, jo es kādreiz rakstīju zinātnisko publikāciju par šo tēmu pāris gadus atpakaļ, tad tur ir ņem vērā tātad cilvēku skaitu, tad ņem tuvākos radiniekus, 50% tātad no vecākiem, respektīvi vienu no vecākiem, un tad tādā veidā to statistiku uzskaitīt. Paldies. Vēl ir jautājums ļoti īsi. Vai var ēst griķus? Jā, protams, var ēst griķus. Tur gan ir bišķiņa diskusija par to, kad vai griķos nav kāds piemaisījums, pēkšņi tur kāds graudaugs, vai tas, ka viņš ir jāskalo, jāmazgā. Es personīgi neskaloju, bet es arī skatos, ko es beru tajā katlā, un griķi, tas man viennozīmīgi ir griķus es ēdu daudz. Jā. Citi ārzemnieki pat nepazīst tādu kultūru reizēm, bet griķi, tie dod arī spēku un enerģiju. Bet ir tā, ka ar šiem te graudaugiem griķi ir īsi, vislabāk un visdrošāk viņus ir kārtīgi mazgāt. Un arī, piemēram, tās pašas riekstus, lai izvairītos no šķērs piesārņojuma, kas ir aktuāli, tad ir kārtīga mazgāšana. Vismaz es tā darīju vienmēr un kaut kā inerces pēc daru joprojām. Paldies. Tad ir jautājums, vai var ticēt uzrakstiem uz produktiem, ka viņi nesatur glutēnu. Tas ir, teiksim, arī ir kaut kāds sauklīts virsū, gluten-free, eko-free, kā mēs parasti redzam. Tur ir viennozīmīgi, ir mums pārsvītrotā vārpiņa, kas tad ir garants, ka tas ir bezglutēna produkts. Tas, ka daudzās šokolādēs raksta var saturēt, tas ir viens tāds vēl, protams, lasām cauri pilnīgi visu. Mums arī biedrības čatā ik pa brīdim ir šie jautājumi aktuāli nepārtraukti, īpaši, kad kāds no jauna nāk klāt ar saviem bērniem un ir tajā sākuma pozīcijā, ka viņš nespēj, ko tad vispār ēst, ko tam bērnam dot, lai viņš paēdis un laimīgs, ko tad mammas citu grib, vai ne? Es laikam gribu papildināt un atgādināt, ka ir vērts droši vien YouTube sameklēt mūsu pagājušā gada diskusiju par šo jautājumu, kur mēs daudz runājām. Bet man pašā ir bijuši pieredze ar uzņēmumu, es nesaukšu kurus, kā patērētājiem, kad, teiksim, lieto šo vārpiņu, bet tu zini, ka tas viss tiek ražots vienā un tajā pašā ražotnē, tāpēc,
No ražotāja, no patērētāja viedokļa, protams, ja uzņēmums ir dabūjis pārsvītrotās vārpiņas oficiālo šo te zīmi, ko var dabūt caur dzīve bez glutēna, tātad asociācija Latvijā, kas ir tāds garantijas uzņēmumu klientam lielāka garantija, jo es pati arī daudz nodarbības vadu uzņēmumiem un bieži vien konsultēju, kas raksta un zvana. Tad izpratnē daudziem ir diezgan zeme, es teikšu, un ir tā situācija arī, kā Dace teica, tad jums salāta lapiņas, un tad ko jūs, ko jau nekas taču nav. Man taču klients atnesa bezglutēna miltus, un es viņam izcepu maizi, bet kur tu cepi? Tev ir ceptuve, kur viss ir ar miltiem. Tev viss ir ar putekli, tu nevari nodrošināt šo šķērs piesārņojuma izslēgšanu. Mēs te runājam pa ēdienu, bet vai jūs arī dzerat kaut ko? Te jautājums, vai dzērienos var būt glutēns? Jā, var. Šeit bērnu tēmai tas neattieksies, bet es personīgi arī esmu praktiski pārstājis vispār lietot alkoholu savā uzturā. Bet ir lietas, par ko tātad šņabis, viss, kas nāk no graudaugiem, šņabis, viskijs, alus. Viennozīmīgi nē, es nezinu, vai es kādu nenosauc tagad, bet ir bezglutēna alus, piemēram, ko Skandināvijā ražo, un tas ir vienīgais, ko es jau lietoju, un tiešām labs, ir arī piesmīgi, teikšu, kā ir. Ir arī tagad, kā pirms kādām 3 nedēļām pamēģināju Zviedrijā esot bezglutēna un bezalkohola skolu. Tas bija vienkārši šausmīgs. Tādu kā, es pat nevaru aprakstīt, kas tas vispār bija. Tas bija tā kā tāds smaržūdens. Jā, tur noteikti prasās inovācija. Latvijā, manuprāt, neviens neražo vēl bezglutēna alu. Neesmu saskārusies. Man liekas, bezglutēna alus nav. Tāpat tās kvass būtu brīnišķīga lieta, ja viņi varētu dabūt bezglutēnu. Man liekas, veselības dzēriens. Dievs, es atceros, ka kādreiz es viņu varēju dzert pirms 25 gadiem. Jā, protams, tagad es viņu nevaru. Jā, attiecīgi kvasu arī nevar. Veselības dzērienu, jā, viss, kas no iesalnā. Ražotāji dzirdējāt, tātad brīva niša, pilnīgi brīva niša, kur var radīt inovācijas, par kurām nākošā gada inovāciju stendā arī runāt, vai ne? Tieši tā, mums vēl ir 2 jautājumi, un viens ir tāds vairāk par pirkšanu, vai mēs te par Rīgu runājam, droši vien vairāk vai mazāk, bet vai tieši latviešu reģionos var nopirkt bezglutēnu pārtiku? Kā ir ar tiem cilvēkiem, kas ir lauku reģionos, vai viņiem ar pašiem jāaudzē? Jā, man šis ir sāpīgs jautājums, es domāju, ne tikai bezglutēna sakarā, bet vispār. Jāsaka, ikdienā es esmu ar lauksaimniecību saistīta un apbraukāju dažādas Latvijas vietas, un lauku veikliņā praktiski neiespējami kaut ko. Jogurts tas ir labākais, man nav pienproduktu nepanesamība, tas ir daudziem bērniem, kas nāk kopā, tad viņiem tā grupa visam nost. Tā kā tur ir daudz bēdīgāk, jā. Es arī saprotu, ja mēs neesam daudz, un tā lielākā problēma mums ir tā, ka mēs esam maza nācija, maza valsts, un līdz ar to tas patērējam maz salīdzinoši. Un saražot kaut ko, tas būtībā tāds dārgs hobijs gandrīz, vai Lienīt noteikti zina, kā ir labāk, bet jā, es arī par to kādreiz esmu domājis, ka vispār tas 2000. gadā vai es kaut kā tādam pievērstos, kā es pāriet uz biznesa pusi, nē, laikam, ka nē. Bet tur jau tā lielākā problēma, es varu runāt šobrīd arī kā no ražotāja puses, jā, jo lielā problēma jau ir tā, ka tas varbūt tajā lauku teritorijā ir 1-2 cilvēki, jā, un līdz ar to uzturēt veikalām plauktu un cerēt, ka tas viens cilvēks nopirks varbūt vienreiz mēnesī, ir ļoti dārgi, un arī nogādāt to vienu kukulīti uz to veikalu, tas būs vēl dārgāk, jā, līdz ar to tas ir faktiski apburtais loks, kā es jau pašā sākumā minēju. Ja visi šie patērētāji būtu koncentrēti vienā vietā, tad nebūtu problēmas. Būtu gan piedāvājums, gan pieprasījums. Jā, no vienas puses negribētu dzīvot kaut kādā rezervātā, jā, bet principā tā būtu vieglāk, jā. Un sev līdzīgi, protams, arī ir feini un satikt tādus cilvēkus arī citur pasaulē. Tas ir brīnišķīgi, mēs jūtamies labi tur. Piemēram, pagājušā gadā
pateicoties biedrībai uz ziņām, es aizkūlos uz Vāciju, pilnīgā nekurienē, kur ir bezglutēna Ziemassvētku tirdziņš, kur ir Weihnachtsmarkt, tie, kas saprot vācu valodu. Un tad, vienkārši, tu ieej, tur ir tik daudz, un tur ir pankūkas, un tur ir donati, un tur, es nezinu, visu nav iespējams vienkārši pat nogaršot, paradīze pasaules virsū. Tas ir tā kā droši vien šodien, jebkurš parastais cilvēks, kurš var ēst visu, ienāk šeit Riga Food, un viņam acis uz visām pusēm viss tik garšīgs, viss tik labs, viss tik fantastiski izdomāts. Tas bija priekš manīm, kaut kas vienkārši kolosāls. Es pat uztveru to Dacas teikto, jo es zinu, ko tas nozīmē, ka tu ar acīm meklē to zīmīti pārsvītrotās vārpas, un tu jūties tik laimīgs, ka tu viņu atrodi. Bez glutēna es jau varu šeit iet klāt un kaut ko skatīties. Un otra lieta, protams, ir arī šis te cilvēkiem. Viņi tie, kas nevar lietot, viņi kļūst imūni. Viņi vienkārši iet monotoni garām visiem standiem, kamēr viņš neredz to savu zīmīti. Vienkārši neapstājas, jo vienkārši paliek, man nav ko šeit darīt, es te neko nevaru. Un mēs uzņēmumā arī piedāvājam degustācijas grupām. Un jūs nevarat iedomāties to prieku, kad atbrauc delegācija un ir kāds bērns vai pieaugušais, kuram ir šī problēma. Un tad ir es šeit varu ēst visu. Un tad tā prieka sajūta, tā laimes sajūta cilvēkam. Un tad liekas, cik mums maz vajag laimēt. Ar tev standā ir bezglutēna zīmīti? Mums ir gan uz produktiem, gan arī uz banera. Man gan jāsaka, draudzēm vēl piemetināja, kad drusku trūkst varbūt reklāmas daudziem vietējiem ražotājiem, ka tiešām tur mēs varam atrast. Tur ir arī mūsēji, jo lielākoties veikalā tie ir visi starptautiskie uzņēmumi vai lielo valstu uzņēmumi, kur ir atveduši savu produkciju, bet nav vietējos. Mēs bieži vien pat nezinām, ko ražo blakus mūsu mājai. Tā mēs esam ļoti ar to saskārusies ne tikai ar pārtiku, bet arī ar citām lietām, kuras ir kā, nezinām. Un tad es varu pieminēt no Latvijas tehnoloģiskā centra puses, ka tāpēc mēs arī Stārais projekta ietvaros esam izveidojuši bezglutēnu, vai mēs viņu nosaucām Zero Gluten Cluster, kur mēs aicinām visus pievienoties. Tas ir bezmaksas, jūs varat atvienoties jebkurā laikā. Aicināt gan ražotāju, gan patērētāju, gan vienkārši cilvēku, kam tas interesē, medicīnas personāls, visu pārēju. Apkoposim spēkus un darīsim kaut ko kopā, lai mēs atpazītu vairāk šo problēmu, šo zīmīti un arī dzīvotu veselīgi. Es domāju, jebkuram citam arī tas būtu noderīgi. Jā, es gribēju piemetināt vienu lietu. Man ir viena bēdīga pieredze. Paldies Dievam, neesmu daudz par medicīnas iestādēm bijusi un arī slimnīcā, bet bija gadījums, kad man bija slikti kaut kas ar vēderu. Tas nozīmē ļoti akūti. Es aizbraucu uz slimnīcu un beigās man izraksta zāles, kuras es ārstam pateikusi, ka man ir celiakija un es nevaru lietot, un izraksta zāles, kuras es nevaru lietot. Es viņas aptiekā vēl nopērku tajā agonijā, kurā es esmu, lai tiktu mājās un sākt ārstēšanās procesu un saprotu, šito es nevaru. Tas ir traki. Ja tajā līmenī nav izpratni, tad ir pavisam traki. Es sasaucās ar mūsu skatītāju pēdējo jautājumu, varbūt nedaudz par medicīnu, bet tomēr ar no patērētāju puses. Kā var saprast, ka ir glutēna nepanesamība un vai var veikt kaut kādu testu? Es pieļauju arī mājas apstākļos, ir domāts, ja ir diskomforts pēc miltu produktiem. Un, varbūt jūsu komentārs personīgais, jo ne jau jūs pēkšņi uzreiz dzemdību piedzimāt un jums ir diagnosticēta šī problēma. Ir kaut kāds ceļš, pie kā jūs vispār nonācāt, kā tas vispār reāli? Jā, diezgan tāda privāta informācija, bet es domāju, man nav žēl dalīties ar to. Kā es vispār tiku līdz tai celiakijai, bija tā, ka es vairākus pavasarus, man beidzās enerģija. Vienkārši bija 37 temperatūra vai 368, es nevaru ne roku, ne kāju pakustināt. Es esmu pilnīgi apātiska, man nav, vispār man jāiet uz darbu, un es sev aiz matiem tur velku gandrīz vai, un es nezinu, kādā sakarā es nokļuvu pie gastroenterologa. Un tad arī
tā diagnoze. Beigās ar visām izmeklēšanām es nonācu tik tālu. Vienkāršākais, manuprāt, ir asins tests, ko var tāds pat ģimenes ārsts uztaisīt. Tagad jau mums tas panelis, ko pārbauda, ir ļoti plašs. Vienkārši jālūdz ģimenes ārstam, lai uzrakst nosūtījumu un doties uz kādu no laboratorijām. Un pēc tam jau tad var skatīties tālāk, jo tur jau ir mūsdienās ir visi gēnu noteikšana. To es neesmu gājusi cauri. Es tādā veidā neesmu testējusies. Man kā ir, es vairs pēc 10 gadiem man vienreiz ārsts aizsūtīja vēlreiz, man nekas nebija mainījies, jo pastāv tāda varbūtība, varbūt vienu dienu man pāries, bet tā runā, bet manā gadījumā tas nebija. Vairāk es neesmu taisījusi, vienkārši turpinu to ievērot. Es varu padalīties, tātad man dēlam noņēma šo diagnozi pēc 12 gadiem, noņēma diagnozi, tā kā, šobrīd viņš lieto, paldies Dievam, visu uzturā, un jūtas fantastiski, ka var ar draugiem iet uz Hesburgeru, sēst un visu neveselīgo pārtiku. Bet, man pašai atkal, mēs taisījām gan gēnu testus, un tā medicīniski šobrīd tā protokols, kā viņiem ko ievēroja, tātad viņiem ir asins analīzes, gēnu tests un 3. ir biopsija. Tātad, ko visus saliekot kopā, tad nosaka šo te diagnozi. Es pat neesmu gājusi šo ceļu, man tikai gēnu analīzes ir taisītas, kas ir pozitīvas, bet, tad ieedot glutēnu, atbraucot no Amerikas, un sapratu, ka mana seja ir skaisti sapampusi. Un, attiecīgi, es tāda vienu daru, kā mēģinu kasīties. Un tas faktiski, arī ārsti konsultējoties, teica, ka tā ir sensitivitāte visdrīzāk. Un, vienkārši es izvairos un es jūtos labi. Jā, šeit gan es gribētu pieminēt, nezinu, vai mums laiks vēl ir vai nav, 5 minūtes brīnišķīgi. Ir par to, man bieži jautā, kas tad būs, ja es kaut ko apēdīšu. Jo varbūt tiem lielcilvēkiem liekas, pirmā, tā alerģija, bet tā nav alerģija. Šī nav alerģija, šī ir slimība, un tas atsaucoties uz pagājušā gada ierakstu, to var paskatīties. Es saku, nekas man nebūs tā uzreiz, es nokritīšu ģībonī, nekas man vienkārši būs slikti. Man pirmā reakcija būs, pēc stundas, pusotras man ļoti sāpēs vēders. Ja es tagad nekļūdos ar datiem, tad 3 gadi paiet, lai organisms attīrītos pēc teorētiskā. Es varu pateikt, ka vismaz pusgads ir norakstīts no tavas dzīves, jo kas tiek izdarīts, tiek nokauta imūnsistēma, un tu nevari uzņemt, principā ēd tā kā kaut kāds tukšs salmus, neko tavs organisms nesaņem. Tu vienkārši uztur sev pie dzīvības, bet tādā veidā. Man nav nekāda nekasīšanās, nekas tāds man nekad nav bijis, bet vēdera uzpūšanās viennozīmīgi un tiešām nenormāls sāpes. Un nav tā, ka ir kāda tableta, kur iedzert tagad var kaut kā palīdzēt. Vienīgi ir, ko es esmu pati un ko man arī ārsts toreiz ieteica, tie ir fermenti, šie paši sagramošanas fermenti, kur vienkārši ātrāk palīdzētu pārstrādāt to, ko tev ir kāds iebarojis, pats aiz labu prātu, kā minējis, to nedarīt. Un, nosauc vienu rēnu Coca-Cola, mēs vienmēr varam iedzert arī, kas gramošanas sistēmai vienmēr palīdz, arī tas palīdz kaut kā, uz sekundi atvieglot to situāciju, bet tāda pieredze ar to diagnostiku, bet lai visiem izdodās un lai mazāk, lai vairāk veseli un priecīgi cilvēki Latvijā. Es savukārt gribu nobeigumā pateikt, pirmkārt, paldies Dacei par to, ka viņa tik atklāti mums visiem arī izstāstīja par savu pieredzi. Es domāju, ka daudziem bija iespēja uzzināt tiešām kaut kādu vērtīgu informāciju un saprast. Un savukārt es gribētu novēlēt saviem kolēģiem, ražotājiem un ēdinātājiem. Tā nav cilvēku izdoma, tās ir veselības problēmas. Un, ja jums palūdz bezglutēna diētu vai bezglutēna ēdienu, tad tas ir nopietni. Un ar to rēķināsimies, jo kādam tas ir zaudēts vismaz 6 mēneši. Lai jums izdodas un paldies, ka bijāt Inovācijas viestā. Paldies!